pirmajās 2 nedēļās mēs bijām ļoti nervozi. Mēs centāmies to neizrādīt un viens otru uzmundrināt, bet mums bija 11 pieteikumi. Un mēs zinājām, ka mūsu mērķis ir dabūt tiešām ļoti kvalitatīvs. To pirmo grupu noteikti uzsvars bija uz kvalitāti. Un mēs gaidījām daudz vairāk un nāca šī iesnieguma, nāca pieteikumi. Galu galā mums bija vairāk nekā 70 kandidāti. Mēs tiešām veicām ļoti rūpīgu atlasi. Gala rezultātā mums bija 16 kandidāti, bet vēl bija dažādi iemesli. Zane par to stāstīs vairāk, kāpēc šobrīd ir 13 jaunie skolotāji. Ļoti daudz skolēnu mums teica, tieši akcijas laikā, mūsu februāra akcijas laikā, kad Latvijā uz skolu gāja 50 Latvijas šodienas līderi. Un jauniešu atsauksmes par šo laiku bijis, ka man ļoti ilgi kāds man nav teicis, ka es varu sasniegt augstus mērķus un vajag tikai to gribēt, un tad jau viss izdosies. Un tā ir viena no lietām, ko mēs gribam, lai mūsu dalībnieki to saka. Akcijas laikā 2000 skolēni satikās ar Latvijas šodienas līderiem. Šobrīd mūsu jaunajiem dalībniekiem būs iespējas apmēram tikpat lielu skolēnu skaitu, 2000 skolēnus ietekmēt daudz pamatīgāk, daudz dziļāk. Tā jau ir vesela jauniešu paudze. Mēs ļoti ceram, ka mums tas viss kopīgi izdosies. Neatkarīgi no tā, kādu priekšmetu jūs iesiet, noteikti ejiet sākumā pie cilvēka, pie bērna. Un saprotiet, mēģiniet saprast, kas ir tas, kāds viņš šodien stundā ir. Vai viņš ir gatavs darbam? Ja viņam neinteresē, tad kāpēc viņam neinteresē? Un tikai tad iesim ar to, jo tad arī mēs sapratīsimies. Un tad veidosies tā izglītojošā vide, kur nevis kāds ir devējs un otrs ir ņēmējs, bet katrs nāk ar to došanas momentu. Man šķiet, ka tā arī Latvijas sabiedrība varētu mainīties tādā progresīvākā, pozitīvākā virzienā. Tas, ko mēs noteikti gribētu Batelekuma vārdā pateikt, ka skola tas ir nopietni, un tāpēc mēs arī atbalstam šo lietu, lai tā būtu iespēja mūsu bērniem. Bet, ja pēc 2 gadiem jūs izlēmjat, ka jūs gribat darīt kaut ko citu, lielie uzņēmumi ir atvērti. Un es domāju, ka lielie uzņēmumi ir gatavi savās komandās uzņemt cilvēkus, kuri ir līderi, kuri spēj motivēt citus cilvēkus. Līdz ar to es domāju, ka tā jūsu iespējamā misija var turpināties visdažādākos veidos. Ne tikai izglītībā, bet arī noteikti uzņēmēju darbībā. Un šodien man ir milzīgs prieks jūs šeit redzēt. Patiesībā tik kuplā skaitā. Es ļoti priecājos par to, ka ir gan puiši, gan meitenes, jo mēs zinām, cik ļoti skolās vajag šos stipro dzimumu. Tad, kad es to uzzināju, ka būs tāda avantūra, godīgi sakot, es diezgan skeptiski skatījos uz to visu. Mēs sagaidām no jums, jaunie skolotāji, ka jūs skolā būsiet pirmkārt pamanīti. Pamanīti ar savu pozitīvo pieeju, ar savu ieinteresētību skolas dzīvē, un ka tādējādi mēs kopīgi varēsim veidot pozitīvāku vidi skolā un ap skolu. And many of you may be aware that the United States suffers from extreme disadvantage in certain populations of our country, and Teach for America was started to address that disadvantage. So the school where I was placed, 80% of my students were not expected to graduate from secondary school. So I share with you this small story about one lesson that I was teaching with my colleague there at the school called Dreams of a City. And through this lesson, the students were encouraged to dream about what their city could look like if they put their time and their energy into it, not just as students, but as members of this community. Man tāpat laikā palūdzu, lūdzu to pasaka ļoti vienkārši, ļoti ātri, pēc setīšanas. Viens tas ir ļoti tāds vienkārši lieta, es vēlētos dot atpakaļ to, ko esmu saņēmis, angļu valodu, es pasniegšu angļu valodu, bet vēl viena lieta, ko es vēlētos izmantot skolā, tas ir viena no manām kaislēm dzīvē, ja to tādu nosaukt, tas ir basketbola sports. Un ņemt jauniešus un uzrunāt viņus ar basketbolu. Ne tik daudz dot viņiem basketbolu kā basketbola iemaņas, bet veidot viņus kā cilvēkus ar šo sportu. Un mēs jau to esam mēģinājuši, un draugi mīļie, tas darbojas. Jā, Man kā jau kādam, kam kultūras jomas zīmogs pierēt, tad es tā vispārīgāk un tā par manu motivāciju, tas, ka
viens man bija ļoti nepieciešams tāds personīgais spēriens un izaicinājums, ko, manuprāt, iespējamā misija nodrošina vienkārši lieliski. Un otrs arī tas, kas ļoti saskata lielus mērķus un tādu jēgpilnu rīcību tajā, ko iespējamā misija dara. Un man liekas, tas varētu būt ļoti grūts, ļoti skaists darbs, 2 gadus, no kura es arī daudz ko būšu atpakaļ. Jā.